Kapitāla koda portfolio 9. mēneša rezultāti. Vispirms skatāmies Trade Republic. Video es uzņēmu svētdienā, tātad svētdienās biržas ir ciet, un tāpēc šeit nav redzama cenu svārstība. Šobrīd tiek rādīta viena diena, šeit pārskats pa nedēļu, nedēļas griezumā ir bijis kritums. Mēnesis ir ar 1,27% kāpumu, un šis ir gada griezums. Šeit ir manas investīcijas sadalītas pa grupām, un tas, ko mēs redzam, ka fondi šobrīd uzrāda vislabākos rezultātus. Akcijām kāpums ir neliels, bet tas ir saistīts ar to, ka Trade Republic neparāda statistikā tātad treidus un neattēlo korekti dividendžu reinvestīciju. Tāpēc pie Trade Republic tu redzi, ka portfolio kāpums kopš starta ir 7,41%, bet pie portfolio performance ar detalizētu apskatu es šomēnes esmu tikusi līdz 15% ienesīguma kopš portfolio atvēršanas brīža. Šeit ir redzamas manas pozīcijas. Ar šo es gribu atgādināt, ka tas nav investīciju ieteikums, jo ja pat kāds mēģina atdarināt tos instrumentus, kas atrodas manā portfolio, rezultāti būs pavisam savādāki, un katram ir jāievāc informācija, jāizglītojās pašam, un šis nekādā ziņā nevar būt investīciju ieteikums. Pie tam manā portfolio atrodas, instrumenti, kurus es esmu gatava turēt ilgāk, bet ir arī instrumenti, kurus ilgi neturēšu un pie noteiktā kursa kāpuma pārdošu. Labi, tad skatāmies tālāk portfolio performance rezultātus. Tātad portfolio performance ir bezmaksas aplikācija, kur var ievadīt datus gan manuāli, gan pielādēt pārskatus. No Trade Republic pārskatus var ielādēt automātiski, ko es arī izmantoju. Tas dod precīzāku pārskatu par to, kā attīstās portfolio. Tātad kopš portfolio atvēršanas brīža ienesīgums ir 15,09%. Jūnija mēnesī ienesīgums bijis plus 1,2%. Tādējādi šajā gadā es jau esmu pie plus 7,2%. Šeit ir ātrais pārskats pa dividendēm. Jūnijā 6 eiro. Šeit manas pirkšanas un pārdošanas. Un šis ir ātrs pārskats par to, kā attīstās dividendžu izmaksas. Interesants ir pārskats par izmaksām, un proti šeit tu redzi visas dividendžu izmaksas no portfolio atvēršanas brīža, un kopējā tendence ir augoša. Jūnijas īpaši iepriecina ar dividendēm. Lielākais izrāviens šeit ir dēļ Volkswagena dividendēm, kas bija 2,21 eiro. Un šie ir patiesie pasīvie ienākumi, kurā brīdī sākās finansiālā neatkarība, tad, kad mani pasīvie ienākumi spēja nosegt manas dzīves stila izvēles. Un varbūt tad pirmajā brīdī ir tā, ka jo vienkāršākas manas dzīves stila izvēles, jo ātrāk ir iespējama finansiāla neatkarība. Šobrīd finansiāla neatkarība izklausās vēl tā smieklīgi, pie dividendēm 5,49 eiro mēnesī, bet tieši tā sāk strādāt salikto procentu likums. Un šeit ir interesanta tabula, kurai es gribu pievērst tavu uzmanību. Tātad, kad Trade Republic vai pie kāda neobrokera, bet es šī gadījumā runāju tieši par Trade Republic, kur ir atvērts mans konts,
Tātad ir norēķinu konts un ir depo. Un par to naudu, kas stāv norēķina kontā, Trade Republic maksā 4% gadā. Un izmaksā to vienreiz mēnesī. Un šie te mazie stabiņi ir šīs izmaksas no 4%. Pie ienākumiem es šeit ierakstīju pirmajā mēnesī bonusu, ko man piešķīra Trade Republic, tad tas bija 10 eiro vērtībā. Šobrīd, ja Trade Republic izmanto ieteikuma linku, tad var saņemt akcijas līdz 30 eiro vērtībā. Bet kāpēc es pievēršu šim uzmanību? Tāpēc, ka, ja kāds grib investēt, bet situācija neļauj to vēl šobrīd darīt, tad pirmos eiro var sakrāt vienkārši turot brīvu naudu kontā. Un tā kā Trade Republic pirmā investīcija ir iespējama jau no 1 eiro, tad lūk formula, kā sākt investēt jau ar principu, ka nauda taisa naudu. Šeit ienākumi kopā gan ar procentiem par naudas turēšanu kontā, kaut gan es viņu īpaši neturu, es, kad iemaksāju naudu kontā, tad arī uzreiz investēju. Bet, ja es, piemēram, 100 eiro turētu kontā ilgāk, tad arī šīs te izmaksas būtu lielākas. Un principā tā ir viena no stratēģijām arī tad, kad kursi krīt uz leju, naudu izņemt ārā un turēt daļu neinvestētu, un ja tajā laikā tiek maksāti procenti, tad tas ir ļoti liels ieguvums. Tātad visi ienākumi kopā bez noslēgtajiem treidiem. Un tagad es tev gribu parādīt atšķirību, kāda izskatās diagramma, kad es pievienoju klāt treidus. Ja, pavisam cita situācija. Šis būtu atsevišķi noslēgtie treidi bez dividendēm un šeit kopā. Un šo vienmērīgo attīstību dod tieši soļi, kurus es veicu, lai paņemtu peļņu no kursa kāpuma. Šeit ir nodokļi, kas izmaksāti dividendžu izmaksas brīdī no ārzemju akcijām. Svarīgi ņemt vērā ir transakcijas maksas. Transakcijas maksas ir vienmēr tad, kad es pārdodu. Es, piemēram, akciju nopērku caur krājplānu, tad nav transakcijas maksa, bet tad, kad es viņas pārdodu, tad man ir jāmaksā transakcijas maksa 1 eiro. Un tad, kad šīs lietas sāk sasumēties, tad mēs redzam, kādu iespaidu var atstāt transakcijas maksas. Tajā pašā laikā 1 eiro par transakciju, kā transakcijas maksa ir tiešām ļoti minimāla summa, jo vidēji tie ir pie brokeriem no 4 līdz 14 eiro. Tad mums ļoti ir jāpārdomā, kurā brīdī un kādās akcijās mēs ieguldam, jo jau pirkuma brīdī transakcijas maksa no mūsu peļņu, vai mums vispirms ir jāatpelna transakcijas maksa, lai mēs vispār varētu runāt par peļņu. Šeit kopējie rezultāti pa kvartāliem. Šis bija pagājušā gada pēdējais kvartāls. Šeit šī gada pirmais kvartāls. Otrajā kvartālā rekur kopējie ienākumi taustāmie ir 21,56 eiro. Un skatīsimies, kā man veiksies 3. kvartālā un 4. kvartālā. Un apkopojums pa gadiem attīstība. Jā, tāds bija mans jūnijas. Sanāk, es esmu sasniegusi oktobrī izvirzīto mērķi ar portfolio sasniegt 15% gadā, bet, protams, šī summa nav akmenī cirsta, jo procenti mainās atkarībā ar kursa attīstību un kopējo tirgu attīstību.
Un tirgus ir ciklisks, un parasti, kad ir bijis ilglaicīgs kāpums, tad notiek arī kādi noorganizēti pasākumi politiski vai kāda cita veida, kas ļoti ietekmē arī akciju tirgu. Ja mēs redzam, ka iepriekšējā pandēmijā kurs nokrita, ka sākoties Ukrainas karam, kurs nokrita, un šobrīd indikātori indeksiem ir atkal visu laiku augstākajā punktā, un izējot no cikliskuma likuma visdrīzāk, tad kā šiem kursiem jābūt ir korekcijai, tāpēc kursi nevienmēr ir nozīmē uzņēmumu vērtību, tie ļoti reaģē uz notikumiem pasaulē. Jā, tie ir mani rezultāti, bet kādi ir tavi rezultāti? Vienkārši uz dūlo pirkt akcijas bez zināšanām, bez iemaņām noteikti ir līdzvērtīga naudas dedzināšanai. Tāpēc, ka akciju kurs ir svārstīgi, tie kāpj un krīt, un tā ir viņu daba. Un tāpatās kā braucot ar mašīnu, ir jāiemācās noteikti drošības pasākumi, noteikumi, zināšanas, lai varētu šo mašīnu lietot. Un svarīgākais šeit ir pat ne tikai zināšanas, bet arī tieši praktiska izmantošana. Un tāpēc es tev aicinu uz investīciju spēli iesācējiem, kur ir spēļu nauda, spēļu veidā piekļuve Amerikas un Eiropas tirgiem, kā arī derīgajiem izrakteņiem, zeltam, sudrabam, un piekļuve dažādām stratēģijām, kuras tu vari izmēģināt spēles veidā. Bet spēlējot šo spēli kopā ar citiem dalībniekiem. Un spēle gan praktiski, gan psiholoģiski ir labākais veids, kā saprast, kā darbojās birža. Ja tas tevi interesē, raksti man uz e-pastu kapitālakods@gmail.com. Un kā tev veicās ar portfolio, kāda ir tava sajūta, vai tirgus ir uzkarsēts un tiešām varētu drīz būt kursu korekcija? Un kāda ir tava stratēģija, kad kursi krīt? Jo tad, kad mēs zinām, kā pielietot stratēģijas, tad kursu krišanu mēs varam salīdzināt ar izpārdošanu, ar sezonas izpārdošanu. Un tie parasti ir brīži, kad tiek veidota nākotnes labklājība. Citādāk es, protams, novēlu tev, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā. Un lai salikto procentu efekts katru dienu strādā tavā labā.